Esmu Valdis Bikovskis, valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes kinoloģiskā dienestā vecākais muitas eksperts. Ikdienā manos pienākumos ietilpst valsts ieņēmuma dienesta darba suņu apmācība. Šai sakarā mēs arī esam nonākuši Rēzeknē, Maskavas ielā 30, kur jau vairākus gadus šis projekts un šis darbs tiek īstenots. Pateicoties Eiropas ekonomikas zonas grantu programmas starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana projektam ekonomisko noziegumu novēršanu un apkarošanu robežu šķērsošanas vietā Terihova, ievērojami esam uzlabojuši un pilnveidojuši mūsu infrastruktūru, kas attiecas uz kinoloģisko dienestu. Uz doto brīdi projekta ietvaros tiek apmācīti 4 darba suņi un kinologi, kuriem apmācības procesā tiek nodrošināta teoretiskā apmācība, izmantojot šos multimediju līdzekļus. Papildus tātad arī notika šī apmācība Somijā, un mērķis šai praktiskai apmācībai ir īstenot pētnieciskā darba izstrādi, kuram kā pamats ir mūsdienīgi mācību līdzekļu izmantošana un iesaistīšana suņu apmācībās, kā arī mēs veicam sava veida eksperimentu, kad izmantojam praktiskās apmācības nodrošināšanā šīs narkotiskos vielu meklēšanas specializācijas suņiem imitatorus. Tātad vielas, kas ir ļoti tuvu pēc savas būtības reālām narkotiskajām vielām, kuras ir sastopamas uz ielas, bet attiecīgi šī gadījumā šī imitatori ir speciāli ražoti, kuri nesatura apreibinošu efektu un līdz ar to ir brīvi pieejami un izmantojami apmācībā. Pateicoties Eiropas ekonomiskās zonas grantu atbalstam, ļoti ievērojami pilnveidojuši savus materiāli tehniskos līdzekļus tieši apmācības procesā, iegādājušies trenažierus, iegādājušies bagāžas somas, kuras mērķtiecīgi un pilnvērtīgi centīsimies un jau izmantojam, lai attiecīgi sasniegtu savus mērķus veiksmīgai darba suņu apmācībai, ne tikai narkotiskos vielu apmācībā, bet arī skaidras naudas meklēšanā un tabakas izstrādājumu meklēšanā. Tas varbūt kā vienu piemēru var minēt skaidras naudas meklēšanas darba suņu specializācijas izmantošanu, kas statistikas rādītājos jau uz doto brīdi pārsniedz 2022. gada atklājumu skaitu un tuvojas 3,5 miljoniem skaidras naudas atklāšanas gadījumu uz valsts robežu, jo mūsu valsts robeža, kā mēs visi zinām, ir ne tikai Latvijas iekšējā robeža, bet tā ir Eiropas Savienības ārējā robeža, un šī ģeopolitiskajā situācijā, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi un vērā ņemams faktors. Mēs atrodamies robežu šķērsošanas vietā Terihova, kur mēs praktiski apgūstam savas teoretiskās zināšanas, kuras esam apgūši mācību procesā. Kopā ar valsts robežsardzi mēs sadarbojamies un pildam savus darbu un dienesta pienākumus. Šai sakarā es gribu pateikt paldies iekšlietu ministrei kā programmas apsaimniekotājam, un mēs strādājam kopā drošai un konkurētspējīgai Eiropai. Slēpnis! Shit!